Ko gan darīt jauniešiem brīvajā laikā? Nu jau vairāk nekā 3 gadus Aizputes jauniešiem ir iespēja apmeklēt un iesaistīties dažādās aktivitātēs, ko piedāvā Ideju māja. Esam atvērti no otrdienas līdz sestdienai. Tad mums notiek otrdienas, mums ir angļu valodas un vakarā video montēšanas. Tad trešdienā mums ir web dizains un programmēšana, kur jaunieši var mācīties, kā veidot pašiem savus mājaslapas un tādas pamatlietas. Tad ceturtdienās mums atkal ir vēl viena veida angļu valoda, kas ir vairāk kā gramatika. Ja mums otrdienā ir runāšana, tad ceturtdienā mums ir gramatika. Un arī pa vakariem atkarībā, vai mēs montējam video, vai mēs strādājam pie mūzikas istabas, vai domājam kaut kādas idejas kādiem citām aktivitātēm. Tad piekdienās mums parasti var filmu nostīties pie mums kādu Idea House-ā. Un sestdienā mums ir video filmēšana vai kaut kādas aktivitātes mūsu tēnīcā. Mums ir jaunieši, kas mums nāk diezgan regulāri, tādi, kas nāk gandrīz katru dienu, bet ir arī tādi, kas atnāk uz konkrētām aktivitātēm, kam interesē vai nu konkrēti angļu valodas, vai kam interesē web dizains, un ir tādi, kas ieklīst garām ejot, un ir tādi, kas nāk, piemēram, tie, kas ir beiguši jau jaunieši pagājuši gadu vai gadus atpakaļ Aizputes vidusskolu, bet kas mēdz nākt uz Idea House, tagad vienmēr atgriežoties mājās, pa brīvdienām arī atnāk uz Idea House. Par savām otrajām mājām Ideju māju sauc Werners un Madara, kuri to apmeklē jau no pirmās dienas. No tā brīvā gaisona, kas šeit ir, ka tur atnāk, to arī. Tev nav nekas specifisks jādara uzreiz, tu atnāc, tev nav. Labi, ir tu tagad tur dar to. Tur vienkārši pavadīt savu laiku, te nezinu. Parunāties ar cilvēkiem, nezinu, paspēlēt ģitāru, parunāt, paēst kaut vai mācīties angļu valodu vai ko. Tādā veidā. Nu, kā remontu taisīšana, taču remontēt? Jo, piedalāmies remontos un visur pārējā, visur darbojamies un tā. Nu, un tagad ar video arī esi darbojies? Es esmu piedalījies kā saturs, kā video saturs, aktieris, jā, bet taisīšanā nē. Man tas nepatīk, nesanāk. Mēģināji? Nu, es nemēģināju, es vienkārši zinu, ka man tas nebūs priekš maniem. Mēs tagad taisīsim to video, vēl vienu video, priekš Idejas mājas, un man tagad būs jāzīmē afro cilvēciņu. Es jau domāju, kā tur zīmēsim. Ne īsti, negluži, bet gan jau būs labi. Tev ir pieredze zīmēšanā, laba zīmēt? Nu, man patīk zīmēt. Bieži vien brīvo laiku pavadu tieši zīmējot un tā. Kas ir tavas nodarbības, kas tev interesē visvairāk šeit? Pašlaik ir video un vēl topošā mūzikas sistēma. Ko tu dari ar to video? Cik daudz esi ko iemācījies jaunu? Vispār tāda kā montēšana un filmēšana tā, lai viss izskatītos pēc iespējas labāk. Kas tev vēl šeit patīk Ideju mājā? Viss, jaunieši, apkārt, atpūsties, viss kārtībā. Šopavasar Ideju mājā tika atklāta tēnīca, nākam pavasar tai būšot turpinājums izbūvēta terase. Savukārt vienā no mājas istabām tapšot skaņu ierakstu studija. Kā atzīst Ideju mājas vadītāja Ance Kvasnikova, tad galvenais esot rosināt jauniešus darboties tepat uz vietas savā pilsētā. Man tas vērtīgākais, manuprāt, ir tas, kad redzēt, kā jaunieši aug un kā jauniešiem mainās domāšana un izpratni par to, kas tad to Aizput veido. Un kad viņi ir pa šiem gadiem sapratuši, ka ja viņi neko nedarīs un ja viņi nebūs tie, kas tās Aizputs veidošanā piedalās, tad tie arī nekas nenotiks. Nevis sūdzēties par to, ka nekas nenotiek, bet darīt kaut ko, lai notiktu. Sēl Drēmne, Edvīns Svēls, Aizputs televīzija.